Viktor, pirmspēles treniņš Malmē pie Zviedrijas čempioniem. Pastāsti mazliet par treniņu un kā vispār sajūtas komandā šobrīd pirms atbildes spēles. Labdien! Ļoti labi jūtas komanda. Kopumā visi vienmēr ir ļoti priecīgi un ļoti patīk trenēties un spēlēt šādos apstākļos. Lielisks laukums, ļoti ātrs. Sapratām, ka būs ļoti ātra spēle. Būs daudz skatītāju, lieliska atmosfēra, tas ir patīkami. Protams, mēģināsim izdarīt vairāk nekā tas izdevās iepriekšējā spēlē. Un gatavojamies, lai rīt parādītu labāku sniegumu. Mājās, protams, zaudējums ar gana lielu rezultātu. Šeit izbraukumā vajadzīgs, laikam, neslēpsim brīnums, bet tomēr Čempionu līga un klubam tā ir gan fantastiska pieredze, gan, kā jau tu minēji, jānospēlē labāk nekā mājās, lai varētu, jebkurā gadījumā varētu ar paceltām galvām, tā braukt mājās. Jā, protams, mēs arī parunājam ar puišiem un visi gatavojas ļoti nopietni. Neskatāmies uz šo spēli vienkārši kā atbraukt un nospēlēt kaut kādu draudzīgu spēli. Gribam parādīt, ka tas, kas notika mājās, nebija mūsu līmenis un gribam pacenīties ar ļoti labu pretinieku un, protams, arī krāt pieredzi un, lai to krātu, protams, mums jāizmanto pilnvērtīgi šādas spēles. Vai sagaidi kaut kādus pārsteigumus no Malmo sastāva ziņā vai spēles ziņā, vai domā, ka plus mīnus varētu būt līdzīgs spēles zīmējums viņam? Ne jau tādas dziļās, varbūt detaļās. Kopumā gatavojamies pirmajai spēlē un nebija tā, kā mēs domājam, ka viņi izskatīsies tieši formācijas ziņā tādu dažu spēlētāju viņu pozīcijas. Tāpēc tagad mēs vairāk koncentrējamies saviem spēkiem, savam futbolam un, protams, izanalizējam mūsu iepriekšējo spēli, kur mums kas neizdevās, ko mēs varam uzlabot un domāju, ka rīt mēs būsim gatavi to parādīt. Un varbūt var pastāstīt, kāda ir situācija ar savainojumiem. Varbūt ir kāds spēlētājs, kurš nevarēja spēlēt pirmajā spēlē un šodien ir gatavs, vai pa lielam situācija ir tāda pati un nekas nav mainījies? Pa lielam ir tāda pati situācija un arī sapratām, ka negribam riskēt ar dažu spēlētāju veselību. Kopumā var teikt, ka visi tie spēlētāji, kas bija pieteikumā pirmajā spēlē, viņi ir atbraukuši arī šeit, bet skatāmies pēc viņu stāvokļa, vai būs iespējams viņam rīt spēlēt. Kopumā ir daudz spēlētāju, ir laba konkurence un ir spēlētāji, kuri ir gatavi aizvietot citus. Tas ir diezgan veselīgi.